Ar šo mēs sazvanījāmies. Viņam bija, kas parasti viņiem ir, nav naudas, vajag skolai, vecāki slimi. Элвис Страздинч показывает, как выглядит интернет-мошенник. Сейчас Элвис остается последней надеждой семьи. В аэропорту он пытался отговорить 60-летнюю женщину от поездки, но безуспешно. Она улетела в Гану к своему 24-летнему возлюбленному. Этот мошенник удивил даже самого Страздинча, который знает такие схемы и может их предугадать. Bet viņš izpildīja to 1%, ko mēs neparedzējām. Viņš tiešām atbrauc uz to viesnīcu Ganā. Un šobrīd tie nākotnes scenāriji, tas mainās, bet vai viņi man vairs ticēs par tiem nākotnes scenārijiem? Jo es viņai izklāstīju pilnīgi, kā notiks viss tas, un tā nenotika, jo viņš ieradās. Bet tagad plāns, otrais, kas tagad būs, viņi ar viņu pavadīs 1 vai 2 dienas kopā, protams, uz viņas rēķina. Un pēc tam sāksies problēmas, kuras viņai būs jārisina finansiāli. Именно так, решая финансовые трудности возлюбленного из Нигерии, одна из клиенток банка СЭП перевела почти 100 000 евро мошеннику. Kas šīm krāpšanām ir raksturīgs, tā nav tāda vienreizēja, tas nav vienreizējs gadījums, jo tas parasti ilgst mēnešiem, reizēm pat gadiem, kā šajā gadījumā pat jau 5-7 gadu garumā. Ja. Līdz ar to skaidrs, ka tās summas izaug un atkarībā no tā stāsta, emocionālās pieķeršanās, tur var būt ieguldīta sava nauda. Mēs esam redzējuši, ka tiek ņemti kredīti, pārdot īpašumu. Мошенники всегда играют на чувствах, и женщина верит. Tā vēlme justies vajadzīgam, mīlētam, gribētam, un tad bieži vien, protams, ka tie рациональные kaut kādi элементы вairs nestrādā. Единственный инструмент, который есть у банка – задержать подозрительную транзакцию. Когда речь идет о крупной сумме и нетипичном переводе за рубеж, сотрудники задают клиенту уточняющие вопросы. Иногда именно они помогают развеять иллюзии. Jā, bet es viņu tiešām neesmu saticis. Vai tiešām tur ir ģimenes locekļiem kaut kāda problēma? Ja? Vai tiešām mēs tagad precēsimies virtuāli kaut kur tur internetā, ja, jo tādi gadījumi arī ir. Un tad jau viņi paši sāk jautāt un lēnām varbūt saprot. Jo kas ir svarīgi, patiesībā bieži vien, par ko mums, protams, ka pārmet, bet ja mēs, piemēram, apturam transakcijas un tā nauda nav uzreiz pieejama, tas ir laiks, ko iegūst pats cilvēks padomāt. Помощь Страздинча требовалась уже в нескольких случаях, когда семья замечала, что женщина попала в сети мошенника. К сожалению, есть и смертельные случаи. Depresija pats smagākais, tur ir vajadzīgi pēc tam psihologi, psihiatri, varbūt pat palīdzība, bet tur ir vajadzīgs darbs ar sevi. Ir reizes, kad tas viss beidzās arī ar pašnāvību. Tādi gadījumi mums arī ir bijuši. Tāpēc, Latvijā. Jā, un tāpēc radniekiem, lūdzu, radnieki, nenovērsieties no šiem cilvēkiem. Viņi ir šobrīd ļoti tādā krīzes stāvoklī, un jums viņam jāpalīdz, lai arī viņš uz ārā rādīs, ka viņam jūsu palīdzību nevajag, ka viņam ir īsta mīlestība, palīdziet viņam vienalga ar puņķiem un asarām, bet dariet visu, lai viņi izvilkt ārā no tā. Добровольно перечисленные тысячи вернуть невозможно. Зачастую жертвы романтического мошенничества вынуждены годами выплачивать взятые в кредит суммы денег. Юлиана Шкагала, Айя Кинца, Каспар Смаркус, ЛСМ.